Tuvojoties gada noslēgumam, Madonas novada lielākā skola var lepoties ar tikko pabeigtu Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu, kas vērsts uz apstākļu uzlabošanu skolēniem ar kustību traucējumiem. Veiktie uzlabojumi noderēs ne tikai bērniem, bet jebkuram apmeklētājam, kam tas būs nepieciešams. Šeit mācās 8,500 skolēnu, un tātad ir ļoti svarīgi arī no ekonomiskā viedokļa, lai tieši lielākajā skolā tiktu ieguldīti līdzekļi, un lai varētu no mazākajām skolām audzēkņi, ja viņi tādi būtu šeit, mācīties, un skola bija jāpielāgo šim apstākļiem. Realizējot šo projektu, skola ieguva pacēlāju cilvēkiem ar kustības traucējumiem, izglītojumiem. Tika katrā stāvā uzbūvētas toaletes, speciāli aprīkotas. Ir nomainītas klasēs un gaiteņos durvis. Jaunās durvis ir bez sliekšņiem, kas atvieglo pārvietošanās iespēju. Sporta zāles ieejas durvis ir aprīkotas ar uzbrauktuvi, kā arī galvenā ieeja pie skolas ir aprīkota ar uzbrauktuvi. Ir ierīkots atpūtas vieta, soliņi un apgaismojums. Skolas direktors uzsver, ka paldies Dievam vēl nav bijusi nepieciešamība izmantot izbūvētās palīgierīces, taču ir jāsaprot, ka nevienmēr skolēni ar funkcionāliem traucējumiem būtu jānodala no reālās vides. Eiropas pieredze rāda, ka bērni labāk mācās, labāk jūtās, ja viņi dzīvo, kā mēs teiktu, nosacīt normālā vidē. Tas ir tam normāliem bērniem, viņiem netiek pārdarīts, un viņi jūtās apmēram tāpat, kā jūtās normāli vesels bērns. Projekta īstenošana bija atkarīga ne tikai no finansējuma, bet arī no veiksmīgas sadarbības ieinteresēto pušu starpā, prasmes sastrādāties. Ļoti laba sadarbība izveidojās ar skolu, skolas vadību, Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļa, attīstības nodaļa piedalījās, lai realizētu šo projektu. Sadarbības iestāde Valsts izglītības attīstības aģentūra. Šobrīd Madonas pirmā vidusskola ir bērniem draudzīgākā novada skola, jo ir nodrošināta tās pieejamība visiem bērniem. Projekta kopējās izmaksas sākotnēji bija plānotas teju 100 000 latu apmērā, bet iekonomējot līdzekļus, tas tika paveikts par mazāku summu. Realizējot šo projektu, tika izstrādāts tehniskais projekts, kur izstrādāja labi pat mūsu pašu Madonas projektētāju birojas Vidzeme 90. Kā rezultātā mēs esam ieguvuši, var redzēt, ka šis projekts ir realizēts, mēs esam ieguvuši estētisku risinājumu. Pacēlājs ir ar stiklotu fasādi, arī labiekārtojuma plāns ir pārdomāts, tā kā kopumā projekts ir izdevies ļoti baudāms. Var jau pateikt, kāda ir kopējā budžeta tāme. Tā ir nepilni 69 000, no kuriem 85% ir Eiropas struktūra fondu līdzfinansējums un 15% ir pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācijas.